Siguldā Miera ielā 15 poligons 1 teritorijā atrodas bijusī militārā bāze, kuras vēsture ir saistīta ar Padomju armijas civilās aizsardzības sakaru centru. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā šī bāze tika nodota Latvijas valsts rīcībā. 1992. gada 15. maijā šeit tika izveidots Latvijas Republikas aizsardzības spēku robežsargu brigādes Siguldas sakaru mācību centrs, kas vēlāk kļuva par Nacionālo bruņoto spēku sakaru skolu. Šajā vietā tika apmācīti pirmie Latvijas kara vīri sakarnieku specialitātē, izmantojot pieejamo tehniku un infrastruktūru. 2000. gada 22. novembrī Ministra kabinets pieņēma rīkojumu par šī īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu to aizsardzības ministrijas valdījumā. 2015. gadā šeit tika atvērts aktīvās atpūtas parks Poligons 1, kurš eksistē vēl šodien. Tas ir lielākais lāzertaga parks visās Baltijas valstīs un ne tikai. Šeit var iziet arī kvestus īstā padomju laika bunkurā vai arī iziet Minotaura labirintu.